Esiet sveicināti GVSK News izlaidumā. Es, Anastasija Kalačkava, un mani kolēģi izstāstīsim jums par šī mēneša aktualitātēm. Šodien izlaidumā. Koru skate Ogres novadā. Labāko zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 2016. Ogres mūzikas skolas akordeonistu koncerts. Sarkanā krusta pirmās palīdzības konkurss. Krievu kultūras diena 1. un 5. klasēm. Izteiksmīgas runas konkurss angļu valodā, ceļa stunda, 12. klases literatūras viesistaba, talantu festivāls pavasara atpūsnis. Ogres kultūras centrā notika kārtējā Ogres novada koru skate. Mūsu skolas koris arī piedalījās šajā pasākumā, stāsta Julija Petrova. 7. aprīlī Ogres kultūras centrā norisinājās starpnovadu 2.4. klašu koru konkurss. Katrai skolai tika dots uzdevums izpildīt vienu dziesmu a capella izpildījumā un 2 dziesmas latviešu valodā. Bērniem izdevās tikt galā ar šo uzdevumu, taču viņiem tika dots ļoti īss sagatavošanas laiks. Katra Ogres novada skola parādīja sevi no labākās puses. Bērni papildināja izvēlētās dziesmas ar dejas elementiem, kā arī ar rekvizītiem, gaisa baloniem un mūzikas instrumentiem. Mūsu skolas skolēni izvēlējās vienu dziesmu krievu valodā, lai parādītu mīlestību un cīņu ne tikai pret latviešu, bet arī krievu kultūru. Mūsu koris saņēma 2. pakāpes diplomu. Konkurss ir rādījis daudz pozitīvu emociju. Anastasija Kalačkava, Julija Petrova, GVSK News. Inscenēšanas metodes izmantošana ķīmijas stundā un sēņu audzēšana izmantojot organiskos atkritumus. Šādi ir 2016. gada labāko ZPD nosaukumi. Jau vairākus gadus labāko darbu autori dalās ar savām idejām ar mūsu skolas skolniekiem. Par šo notikumu Vitālis Šveca sagatavotajā materiālā. Katru gadu mūsu skolā notiek labāku zinātnisku pētniecisku darbu lasīšana, tāpēc 14. aprīlī norisinājās šīs pasākums mūsu aktu zālē. Pasākumā piedalījās skolēni no 9. līdz 12. klasei. Galvenokārt darbi bija saistīti ar eksaktajām zinātnēm. Projektu tēmas bija Latvijas vēsture, ķīmiski un bioloģiski eksperimenti, kurus veica paši skolēni. Projekta rakstīšanas laikā vissarežģītākais bija tas, ka visas šīs organiskās atliekas nepatīkama oda, bet nācās to paciest. Arī mizu kaltēšana mājā nebija patīkama, bet kopumā viss norītēja labi un bija visai interesanti. Vairāki no skolēniem nokļuva uz rajonu ar saviem darbiem un pat dabūja balvas vietas, neskatoties uz lielu konkurenci no citu skolu skolēniem. Šis ir dažādu augu parks, kurš sastāv no 7 puķu dobēm. Katra no tām ir atbildīga par savu novirzienu. Un būtībā esam izveidojuši izglītojošo klasifikāciju. Tagad šajā projektā ir iekļauts vēl viens projekts, tas ir minigolfs, tā kā attīstamies un turpinam transformēt teritoriju. Dizaina metodikam, kā arī autora metodikam. Lai veiksmīgi plānot rekreācijas objektu, bija nepieciešams ņemt vērā apjūtniskie, biotiskie un sociālo-ekonomiskie faktori. Es nevaru teikt, ka es esmu pilnīgi sagatavota, kam tādam nekad pilnībā neesi gatavs. Šodien gaidam atbildi, vai mēs iekļūstam valsts ZPD konkursantu vidū vai nē, bet kopumā nav īpaši uztraukuma. Viss būs kārtībā, jo mēs esam sagatavojušies, mēs to paveiksim. Mērķa sasniegšanā Jaunogres vidusskolas skolēniem palīdzēja klases audzinātāji un viņa darbi vadītāji, kuriem izrādīja lielu pateicību. Jā, mums palīdzēja mūsu klases biedri Nikita Binders un Julija Petrova, kā arī mūsu klases audzinātāja un ķīmijas skolotāja Inga Leine. Julija Petrova, Vitālija Šveca, Marks Plimedzela, GVSK News. Mūsu skolā notika Ogres mūzikas skolas akordeonistu koncerts no 1. līdz 5. klašu skolēniem pavasara ritmos. Kādi skaņdarbi izskanēja, mums izstāstīs Sofija Mandzjuka. Piektdien, 8. aprīlī mūsu skolā notika Ogres mūzikas skolas akordeonistu koncerts. Ansamblī spēlē 2 skolnieki no mūsu skolas – Nikita Binders un Aleksandra Ostrovska. Arī Niks Meijers un skolēnu pedagogs Natālija Čurilina.
Viņu izpildījumā izskanēja slavenie skaņdarbi, karuselis, franču suvenīrs un citi. Mūsu skolas skolotāji un skolnieki bija sajūsmā par šo koncertu. Viņi ieguva pozitīvas emocijas. Par to liecināja klausītāju skaļie aplausi koncerta gaitā un tā noslēgumā. Šādā veidā pasākumi palīdz bērniem vairāk uzzināt par mūzikas mākslu un par iespēju piedalīties ansambļos. Ilja Kļepči, Sofija Manzjuka, Dževijska News. Pirmās palīdzības sniegšanas noteikumi – tas ir vienkāršās un ikvienam nepieciešamas zināšanas, kuras palīdzēs sniegt tūlītēju palīdzību cietušajiem notikuma vietā. Tādēļ Jumpravas vidusskolas teritorijā notika pasākums, kurā piedalījās arī Ogres novada skolnieki. Mūsu skolas pārstāvēja 9. un 11. klases skolnieki. Par notikumu gaitu pavēstīs Ilja Kļepči. 23. aprīli Jumpravas vidusskola notika Sarkana krusta pirmas palīdzības konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja 9. un 11. klašu komandas. Katrai komandai tika piešķirts savs burts, iedota skolas karte un etapu secības saraksts. Komandam bija jāveic 11 uzdevumi, kas bija saistīti ar pirmas palīdzības sniegšanu. Jumpravas vidusskolas audzēkņi izspēlēja dažādus negadījumus, un komandam bija jāsniedz pirmā palīdzība, lai glābtu cilvēku dzīvību. Pirmas palīdzības ātrumu un kvalitāti komandas pelnīja punktus. Sacensību gaitā dalībnieki varēja pārbaudīt savas spējas strādāt komandā, palietot zināšanas atkartas situācijas un ātri un pareizi sniegt pirmo palīdzību. Rezultātā 9. klases komanda ieguva 4. vietu, bet 11. klases komanda 5. vietu. Visi sacensību dalībnieki noslēgumā saņēma balvas. Dana Boltuško, Marija Gavrilenko, Ilja Kļepča, Dževijska News. 1. un 5. klašu skolniekiem tika organizēts pasākums Krievu kultūras diena ar mērķi bērnus tuvāk iepazināt ar Krievu kultūras tradīcijām, parāžām un folkloru. Tēmu turpina Julija Petrova. 26. aprīlī mūsu skolas aktu zālē notika pasākums Krievu kultūras diena 1. un 5. klasēm. Dalībnieki tērpušies košos krāsainos tērpos, cienāja skatītājus ar tradicionāliem saldumiem. Skanēja Krievu tautas dziesmas un draudzīga gaisotnē tika vadītas kustību rotaļas. Ik viens varēja parādīt savas spējas mīklu minēšanā vai piedalīties Krievu tautas spēlēs. Pirmklasnieki tuvāk iepazinās ar Krievu kultūras tradīcijām. Kopā ar piekklasniekiem un vokālo pulsiņu dalībniekiem skolēni jautri pavadīja laiku. Valērija Nikolaiva, Vitālija Šveca, Julija Petrova, Dževijska News. Pirmo reizi mūsu skolā notika izteiksmīgas runas konkurss angļu valodā no 4. līdz 8. klašu skolniekiem. Žūrija vērtē ne tikai valodas izteiksmīgākumu, bet arī artistiskumu un radošo pieeju. Plašāk pastāstīs Valērija Nikolaiva. 28. aprīli mūsu skola notika izteiksmīgas runas konkurss angļu valodā no 4. līdz 8. klasēm. Šāda veida pasākums mūsu skola notika pirmo reizi, un mēs ceram, ka tas kļūs par labās skolas tradīcijas aizsākumu. Kopumā pasākuma piedalīs aptuveni 30 skolēnu. Žūriju veidoja pieredzējušie 12. klases skolnieki, kā arī angļu valodas skolotāja Anastasija Baravikova. Mācīties dzēju svešvalodā ir ļoti grūts uzdevums, bet talantīgie dalībnieki brīnišķīgi ar to tika galā. Pasākuma laikā izskanēja tāda slavena dzēja, kā Twinkle, Twinkle Little Star un If. Skolniekiem izdevās brīnišķīgi pasniegt dzējoļa noskaņu, un katrs no viņam bija cienīgs saņemt diplomu gan par piedalīšanos pasākuma, gan par labāko izpildījumu. Ružena Monastirska, Marks Plomedjala, Valērija Nikolaiva, Dževijska News. Mūsu skolā notika literāra viesistaba 60. gadu autoru dzēja vidusskolēniem, kur organizēja Krievu valodas skolotāja Rīma Invančenko un 12. klases skolnieki. Par to Marka Plomedjalis stāstījumā.
29. aprīlī mūsu skolā tradicionāli notika literatūras viesistaba, kuru organizēja 12. klases skolēni kopā ar krievu valodas un literatūras skolotāju. Šogad tikšanās tēma bija 60. gadu autoru dzēja. Skanēja Josifa Brodska, Roberta Roždesvenska dzējoli un dziesmas, kuru vārdu autori Jevgenis Jevtušenko, Rasuls Gamzātus un daudzi citi. Dzīva mūzika, dzējas sirsnība un viesistabas atmosfēra radēta laika sajūtas. Pasākumu noslēguma kopīgi tika dziedāta dziesma Novēlējums draugiem, kuru teksta autors ir Bulāts Akudžavs. Pasākuma beigas skolas direktore pateicas dalībniekiem un izteica cerību, ka šo tradīciju turpinās arī nākamo klašu skolēni. Valērija Ignātjeva, Vitālija Šveca, Marks Plemedjāle, GVSK News. Aprīļa beigās tradicionāli notika talantu konkurss Pavasara atpusnis. Talantīgākie skolnieki demonstrēja visai skolai savas spējas dažādās kategorijās, tādas kā vokālais izpildījums, dejas un citi. Sīkāk par pasākumu stāstīs Angelīna Armanauska. Piektdien, 29. aprīli, mūsu skolā norisinājās talantu konkurss Pavasara atpusnis. Skolēni varēja parādīt sevi un pierādīt savas spējas šādas nominācijas – vokāls, izteiksmīga runa, instrumentāla mūzika, oriģinālais žanrs un dejošana. Uzstājās ļoti daudz audzēkņu, sākot ar 1. klases skolēniem. Nominācijā vokāls izskanēja populārākas dziesmas, tādas kā Pulsam bjot, Skripka lesa, Piesņa prastāja un daudz cits. Bet vislielākā skatītāju un žūrija simpātijas ieguva 4. klases skolnieka Dmitrija Karpova uzstāšanās. Viņš izpildīja Jegoru Krīt dziesmu Sāmē sāmē. Nominācija instrumentāla mūzika skolēni spēlēja uz dažādiem mūzikas instrumentiem – flauta, klavieres, vijoli un akordeons. Oriģinālajā žanrā tika izrādīti karate un mākslas vingrošanas elementi. Bet pēdējā nominācija – dejošana. Bērni demonstrēja visiem savu plastikumu un dažādus dejas stilus. Tautīskas dejas, sarīkojuma dejas un sporta dejas hip-hops. Skatītāji aktīvi atbalstīja katru no dalībniekiem un pārējais talantu konkurss pārvērtās par grēznu koncertu. Ar dalībnieku rezultātiem iespējams iepazīt skolas mājaslapā vai Facebook lapā. Ilja Kļepče, Marks Plemedjāle, Angelīna Armanauska, GVSK News. 9. maijā notiks skolas parlamenta jaunā prezidenta vēlēšanās. Ir izvirzītas 3 nākamā prezidenta kandidatūras. 2 skolnieki no 10. klases Viktorija Sitovska un Aleksejs Karpovs, kā arī 11. klases skolnieks Aleksejs Stepanovs. Izlemiet par labu kādai no kandidatūrām līdz 9. maijam. Atcerieties, ka tieši jūsu balss var būt izšķiroša. Šie bija galvenie šī mēneša jaunumi. Ar jums kopā bija Anstasija Kalačkava un GVSK News. Lai jauka diena! Visu labu!